Tā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Es domāju, ka mēs sekciju par skolu pārvaldību tad varētu sākt, ja jūs ieņemtu savas vietas. Un paldies, ka jūs esat te kuplā skaitā. Un mēs joprojām vadīšu, tad jūs jau mani redzējāt pirms tam, tad joprojām esmu Girds Burgmanis, vadīšu šo sekciju ar mērķi tad ieraudzīt tos labās prakses piemērus, kur reāli tiešām cilvēki, kas ir profesionāļi savā jomā, kas patiesībā tās lietas, par kurām es runāju pirms tam, par atbalsta funkcijām, mēģinās izstāstīt, kā tad viņi dara, un lielāko daļu no viņiem mēs esam sastapuši savā pētniecības pieredzē, runājuši ar viņiem, un patiešām tās lietas, ko viņi dara, ir ļoti labas, un tās ir tiešām tās, kuras būtu vēlams ieraudzīt plašākai publikai un iespējams arī pārņemt savā praksē. Tad mūsu kopējais tas 90 minūšu stāsts būs tad kopā 7 pieredzes stāsti, ar kuriem jūs varēsiet iepazīties, un organizēsimies droši vien tādā veidā, ka mēs noklausīsimies, ko mums mēģina pateikt, un tad, ja ir kādi jautājumi, tad jūs uzreiz droši varat jautāt, un tad tādā veidā mēs ejam uz priekšu, un beigās, ja paliek laiks, tad droši vien arī plašākai diskusijai iespējams parādīsies vairāki jautājumi, tad, kad mēs ieraudzīsim to kopskatu, un tad arī varēsim uzdot un izrunāt varbūt vēl dziļāk. Jebkurā gadījumā tad mums ir 7 runātāji, un es sākšu ar Pāvelu Pestovu, kuram iespējams nav jāpiesaka tā īpaši, visi jau viņu gan jau kas zina, 72. vidusskolas direktors un ķīmijas skolotājs. Un Pāvels padalīsies par to, kā pārmaiņu ieviešana skolās, pasaules prakse, iespējas un izaicinājumi. Pāvēl, lūdzu. Labdien visiem! Liels prieks, ka liela daļa ir izvēlējušies tieši šo sekciju. Un tāpēc man ir iespēja, ļoti īsi, arī dažas atziņas iezīmēt tiešām gan no pasaules prakses, gan no tās prakses, ko mēs šobrīd arī, caur kuru mēs ejam arī skolā. Tātad mēs šodien no rīta esam dzirdējuši, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas mērķis, kas mums ir uz papīra, ir saistīts ne ar ko citu, kā ar skolēna mācīšanas rezultātu jeb sniegumu. Un mēs esam dzirdējuši to, ka 2 nozīmīgie faktori, un sākšu ar vienu, ir, protams, nekāda veidā nav pārsteiguma, ir skolotājs. Bet šobrīd mēs esam arī redzējuši, ka tā skolotāju ietekme mēdz būt ļoti atšķirīga. Tam iesācējiem un tam eksperta līmeņa skolotājiem. Ko tas reāli tā nozīmē? Man dažreiz arī praksē tā kolēģi arī jautā, bet kā to īsti vispār mēra un kā to var saprast? Šobrīd starptautiskie pētījumi varētu atbildēt uz šo jautājumu tādā veidā, ka ja jums ir blakus līdzvērtīgas klases un vienu šo klasi māca šis skolotājs iesācējs, un otru līdzvērtīgu klasi māca šis skolotājs eksperts, paiet viens mācību gads, un vienā klasē bērni ir iemācījušies par 3 līdz 5 mēnešiem vairāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, lai šīs līdzvērtīgas klases dabūtu uz viena rezultāta, tam iesācējiem vēl vajag vismaz 3 mēnešus laika strādātu ar šiem bērniem. Realitāte mēs, protams, saprotam, ka tā tas nenotiek. Mums ir kārtīgs vasaras atvaļinājums, un līdz ar to mēs sāksim ar šiem bērniem jau dažādas pozīcijas. Kā tad šis iesācējs kļūst par šī eksperta līmeņa skolotāju? Un šeit arī ir tas, kas ir ārkārtīgi, man liekas, mums, kā vadītājiem, nozīmīga ziņa, jo izrādās, ka tā izaugsme vienam skolotājam, vispār izaugsme tam jaunam skolotājam notiek visstraujākā pirmajos 2-3 gados.
Mēs redzam, ka tur ļoti strauji tas cilvēks, kas ienāk no augstskolas vai vienkārši maina profesiju, ienāk skolā, viņam tā lielākā izaugsme notiek šajos 2-3 gados. Un tālāk ir divas ļoti atšķirīgas izaugsmes pieredzes. Viens paliek uz tāda plato, respektīvi gadi iet uz priekšu, un viņš dara līdzvērtīgas lietas, un tātad tas viņu sniegums būtiski neatšķiras pēc 3 gadiem vai pēc 10 gadiem. Kamēr otram mēs redzam, kā pakāpeniski, bet notiek regulāra šī izaugsme. Kas ir šo atšķirību cēlonis? Šo atšķirību cēlonis ir skolas vadības atbalsts un mērķiecīgs darbs ar skolotāju. Un tāpēc tas otrs faktors šajā gadījumā šeit arī iezīmēs. Vai skolas vadība par savu prioritāti iezīmē reāli strādāt ar skolotāju, lai viņš mainītu praksi klasē? Jā vai nē? Un no tās būs atšķirīgs. Vai tie gadi, kas nāk klāt, dot arī tam skolotājiem klāt un attīsta viņu prasmes? Vai tas rezultējas tā, ka viņš dara lietas tā, ka viņš darīs arī pirms 5 vai pēc 7 gadiem. Un te, protams, mēs redzam tādu pozitīvu ainu, ka tas ir iespējams darām. Un šeit nāk nākama interesanta lieta, kuras aicināšu jūs ar mani kopā tā padiskutēt, parunāt un arī nobalsot. Es domāju, vai mēs dažādas pozīcijas esam bijuši, skolotājs, direktors, vietnieks, bet noteikti mēs esam bijušas pozīcijas, kur notiek pārmaiņas, kur mēs gribam īstenot pārmaiņas savā skolā. Un mans jautājums ir ļoti vienkārši. Kā pēc sajūtam, vienkārši pēc sajūtam, kā jums šķiet, no tām pārmaiņām, kuras mēs tā kā esam ieplānojuši, cik veiksmīgas mums tas pārmaiņas, ja mums, piemēram, bijušas 10 gados 10 pārmaiņas, tad cik procentuāli mums bija ilgtspējīgas? Ko es ar to saprotu? Ka reāli tas izmaiņas klasē ir notikušas un viņas ir ilgtspējīgas. Tāda ziņā, ka tad, kad mēs turpinām un ķeramies klāt nākamai prioritāti, tas iepriekšējais mums paliek. Viņš ir ilgtspējīgs, viņš notiek. Balsojiet, lūdzu, droši, paskatīsimies, tātad, kas ir mūsu auditorijas tāds viedoklis. Man jau ir atvērts. Jā. Nē, tur tas, kas... Un tagad, vajadzētu kaut kā viņus... Jau 28 ir nobalsojuši, ļoti skaisti. Paldies jums, vēl pievienojamies. Jā, tu tūlīt Ģirds palīdzēs, un ne tikai Ģirds. Jā, vairāki kolēģi palīdzēs, lai mēs ieraudzītu to rezultātu, kā viņš mums izskatās. Ļoti labi. Tātad, ko mēs te redzam? Kā lielāko tiesu mēs uzskatām, ka kaut kāda 1/3, redziet, 40 un 26 kopā ap 67%, mēs uzskatām, ka trešdaļa no mūsu tām iniciatīvām ir tiešām tas, kas pēc būtības ir notikušas. Tagad, Ģird, palīdzi man lūdzu pārslēgties atpakaļ uz prezentāciju. Paskatāmies, ko pasaulē par šo domā. Tad tā ir mūsu auditorija. Uzreiz īstenībā gribētu jums pateikt, ka mēs esam turpat, kur visi. Arī zinātniski pētījumi, arī starptautiska prakse domā ļoti līdzīgi. Tāda 3 datu avoti. Viens ir skolotāja aptauja, viens ir pārmaiņu vadīšanas eksperti, un viens ir dažādi pētījumi Anglijā, kas rezultējas vai nerezultējas skolēnu pārmaiņas. Un mēs redzam, ka 70 nesasniedz rezultātus, tātad 30 sasniedz. Skolotāja aptauja ir tajā, kā no 10 000 respondentiem Lielbritānijā, ka mazāks par 30% ir tie, kas ir veiksmīgi. Un tas ir tas rezultāts, ar kuru mums nevajadzētu būt mierā. Jo tas resurss, ja mēs arī naudu to pārskaitītu, būtu ļoti milzīgs, cik mēs ieguldam dažādas iniciatīvas, profesionālas pilnveides iniciatīvas, un tikai trešdaļa sanāk. Tas nav tas, ko mēs gribētu. Tāpēc pie risinājumiem es gribētu iezīmēt 2 lietas, kas šobrīd varētu mums palīdzēt. Viens, būvējot varbūt mūsu pārmaiņas, un otra lieta, domājot par
ieviešanu. Tas, ko arī šodien no rīta mēs dzirdējam, ka idejas jau ir un ir zināšanas, bet mēs ļoti bieži klupam tieši tajā ieviešanas sadaļā. Viena ir saistīta ar to, ka mēs bieži vien dzirdam, ka tas nestrādā manā kontekstā, ka tas man līdz galam neder, bet ļoti maz pievēršam uzmanību, kāpēc tā tas ir. Un izrādās, ka mums ļoti bieži tiek neņemts vērā skolotāju, kolēģu uzskati un pārliecības. Ko es ar to domāju? Kolēģi ir apmeklējuši fantastisku nodarbību par to, kā īstenot klasē sadarbību ar skolēniem. Turpat ir bijusi modelēšana, turpat ir bijuši labie prakses piemēri. Viss it kā ir. Bet skolotājs to reālajā skolā nemēģina. Kāpēc? Un tas ir tas, kas ļoti bieži profesionālā pilnveidē iztrūkst, ka mēs neuzliekam uz galda tos reālus savus uzskatus. Kāpēc man tas neder? Un tad, kad mēs uzliekam to uz galdu, tad izrādās, ka viņš pārdzīvo nevis par to, ka es nezinu, kā organizēt sadarbību, bet par to, ka tad, kad es organizēju to sadarbību, man klasvadība pazūd. Es nevaru klasvadību nomenedžēt. Bet par to ir bailes, un tāpēc tā skaista modelēšana, kura šobrīd notiek priekšā, viņš to nemēģinās, tāpēc, ka šobrīd tas nesaskan ar viņu pārliecībām un uzskatiem. Vai arī tas, ka bērniem ir jāmācas individuāli, jo eksāmenu taču ir jākārto individuāli. Tāpēc man ar to sadarbību, man te mēģina parādīt, kā to apgūt to sadarbību, bet tas nesaskan ar mani, jo es uzskatu katram individuāli. Un tāpēc mums šīs lietas jāliek uz galda arī profesionālajai pilnveidē papildus iedevumam, kas ir saistīts ar prasmēm. Un otra lieta, pārāk ātri, un otra lieta, tieši domājot par skolas vadības komandām. Mūsu pieredze ir tas, ko angliski sauc par top-down pieredzi, jeb, latviski viens no veidiem, kā mēs varētu to pārtulkot, leju pieejas princips, kā augša kaut kas noņem un tālāk mēs nokaskadējam. Un tas ir tas, kas mums bieži traucē skola šis pārmaiņas īstenot. Tie iemesli ir ļoti daudzi, gan cilvēku daba, ka mums nepatīk, kad uz mums spiež, ko mums darīt. Gan arī kaut kāda neusticēšanās, jo mēs neesam bijuši procesā, kā tas lēmums tika pieņemts. Un vēl daudzi faktori. Tāpēc ir ļoti daudz šobrīd tādu labu pieredzi no ieviešanas zinātnēs. Mums šobrīd arī parādās jauns virziens, kas tikai pēta šo jautājumu, kā tad īsti ieviest tās pārmaiņas. Jo neveicas tiešām ne tikai mums, bet arī daudzās valstīs šis ir izaicinājums. Un viens no atslēgas faktoriem, tikai viens, man te laiks jau rāda, ka jābeidz, bet ar vienu es gribētu padalīties. Un tas ir tas sākums, ko mēs mēģinām arī savā skolā īstenot, kā konkrētu pārmaiņu vada nevis skolas vadības komanda, bet tā saucama, atkal angliski slaistīm, jeb faktiski pārstāvju komanda. Ko tas reāli nozīmē? Ja mēs šobrīd cīnāmies ar vērtēšanu, tad šajā pārmaiņu vadīšanas komanda ir visi dalībnieki, kurus to skar. Skolas vadības pārstāvji, jauns skolotājs, kas tikko pie manis ir sācis darbu, skolotājs ar pieredzi, mācību jomu koordinators, vecāks un bērns. Un tas uzreiz rada citādāku priekšstatu par to, kā mums veicas vai neveicas, īstenojot šo pārmaiņu, un tas rada arī citiem kolēģiem pārliecību par to, ka viņa balss ir pārstāvēta šajās sarunās. Bet, protams, tas ir tikai sākuma punkts, ar kuru mēs sākam, nevis, kas saka, visa recepte. Paldies! Paldies Pāvēlam. Varbūt ir kādam jautājums? Nav? Jautājums bija, ko tā pārstāvju komanda dara? Jā, reāli tātad šī pārstāvju komanda atbild par šo pārmaiņu ieviešanu. Tātad nevis mēs kā direktora vietnieks un direktors īstenojam, bet šī komanda. Un tāpēc ļoti nozīmīgi, tad, kad, piemēram, šī komanda tiek veidota, ka mēs atlasam cilvēkus, kas viņiem ir vēlēšanas to darīt. Un otra lieta, man ir arī ar katru cilvēku ir nelielas pārunas, lai mēs saprastu, ka viņiem ir arī
kompetence, kapacitāte to darīt. Tāda nozīme. Ir pieejams, piemēram, brīvs laiks. Ja pie manis skolotājs atnāk, kam ir 35 plus stundas kontaktstundas, un viņš vēl grib šeit, tad ir jautājums, vai to ir reāli izdarīt. Ja? Bet ja atnāk, kam ir, piemēram, 24 kontaktstundas, un viņš grib un var, tad tas ir īstais tas cilvēks. Līdz ar to ir gan jārada iespēja, ka visi piesakās tiem, kuriem ir vēlme. Es arī uzrunāju, protams, nekad nav tā, ka tikai ar pieteikšanos, bet arī mēs izējam tādas nelielas sarunas, ka mēs tiešām saprotam, ka tas no tevis kaut ko prasīs, ja, un tev būs tā atbildība īstenot tās pārmaiņas. Ja? Un tas atšķirīgāk ir, nekā tikai es īstenoju skola pārmaiņas. Paldies! Paldies, Pāvēl! Tad tagad gribētu aicināt šeit padalīties ar savām idejām Ilzi Salanieci. Viņa ir Latvijas Universitātes doktorantūras studente, izglītības vadības un starpnozaru izglītības inovāciju centra pētniece, un kas ir pats svarīgākais, Ilzes pētnieciskās intereses un ikdienas profesionālā darbība ir saistīta ar izglītības pārvaldību un izglītības politikas plānošanu. Lūdzu, Ilze. Jā, sveiki, un paturpinot Pāvela uzsākto tēmu, es sniegšu tādu pētnieku ieskatu tajā, kāda ir pašvaldības loma uz tiem 20-30% pārmaiņu, ko mēs skolā īstenojam. Vai šāda loma ir un kāda ir šī loma? Tā. Tātad, kāpēc vispār par to ir svarīgi runāt? Kāpēc mēs runājam par pašvaldībām, domājot par tām pārmaiņām, kas nogulstas skolās? Pirmkārt, ja mēs runājam par pārmaiņu ieviešanu, varam runāt par tādiem 3 līmeņiem. Valsts līmenis, kurā pārsvarā šīs reformas tiek plānotas, pašvaldības līmenis, kur šīs reformas kaut kādā mērā tiek ieviestas vai atbalstīta to ieviešana, un skolas līmenis, kur tās ir ieviestas. Bet mēs zinām, ka tā reālā pārmaiņa notiek klases līmenī. Līdz ar to rodas jautājums, ko tad dara šie pārējie līmeņi, pašvaldība un valsts, un kāda ir to loma. Un tieši šīs attiecības starp šiem līmeņiem ir tā lieta, kas salīdzinoši maz ir pētīta, un tur arī ir mana pētniecības interese. Un īpaši maz pētīta ir tieši pašvaldību loma, kā starpnieku loma, proti kāda ir viņu ietekme uz to, kā šīs reformas tiešām iemiesojas klases skolēna ikdienā. Un, protams, arī mūsu nacionālais konteksts 21. un 22. gada izglītības likuma grozījuma arī paģēra to, ka izglītības pārvaldē ir īpaša loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Līdz ar to arī tas jāņem vērā, ka kopumā pašvaldība spēlē tādu centrālu un, es teiktu, arī starpnieka lomu, ja mēs runājam par to, kā valsts plānošanas dokumentos uzrakstītais iegūst skolas ikdienā. Līdz ar to pašvaldība ir šis nozīmīgais starpnieks pa vidu starp valsti un skolām. Un ja manā prezentācijas nosaukumā bija vārds jauninājums, tad jauninājums te tiešām tiek saprasts tādā kontekstā, ka jauninājums, kas tiek radīts sistēmas mērogā, tad liela mēra reforma. Nevis kāds, teiksim, risinājums pašvaldības vai skolas līmenī, bet kā tiešām šīs lielās pārmaiņas mēs varam pārnest uz skolu ikdienas praksi. Un tātad, lai atbildētu uz šo jautājumu, mēs kā pētnieki esam satikušies, lai uzdot šo jautājumu, kā efektīvi pārvaldīt skolas pašvaldības līmenī, lai nodrošinātu to izaugsmi. Proti, kas ir jādara pašvaldībai, lai skolās notiktu izaugsme un lai šie jauninājumi tiešām efektīvi tiktu ieviesti. Mūsu mērķis ir radīt tādu instrumentāriju rīku, kā pašvaldības var apskatīties uz savu sniegumu un saprast, kas ir tie veidi, kā viņas atbalsta pozitīvā veidā pārmaiņu skolā un kas varbūt ir šķēršļi, ko tās varētu novērst. Te jūs redzat vienu no versijām šim te mūsu sagatavotajam ietvaram, tiešām tāds, kā saka, darbs progresā, bet kur jau var redzēt tos pirmos secinājumus, kurus arī pēc brīža ieskicēšu. Un, protams, šis ietvers ir balstīts zinātniskās literatūras studijās, pašvaldību un citu dokumentu padziļinātā analīzē un arī Latvijas pašlaik 5 pašvaldību tādā ļoti rūpīgā izpētē, gan nodarbojoties ar stundu vērošanu, skolas vadības komandu intervijām un arī pašvaldību intervijām. Un arī šis ietvers tiek izstrādāts balstoties dizaina pieejā, kas nozīmē to, ka praktiķi ir iesaistīti šī ietvera veidošanā. Proti, tas nav atrauts no realitātes un tiek zināmā mērā savienota gan literatūras izpēte, gan ar tādu skolu praksi.
Tas, kas šī ietvarā ir atspoguļots, ir, jūs redzat, tātad šīs attiecības starp pašvaldību un skolu, kas ir tātad uz abām pusēm ejošas, un arī noteiktas galvenās funkcijas. Proti, mēs esam, skatoties gan uz pašvaldību regulējošiem dokumentiem, gan uz to, kas teiks literatūrā, izdalījuši tādas 5 galvenās funkcijas. 2 no kurām ir ar procesu nodrošināšanu saistītas funkcijas un prakses, un 3, kas ir ar attīstību. Tad ar procesiem, administratīvās procedūras, finanses un saimniecība, un tad otrā pusē savukārt strateģiskā attīstība, plānošana, plānošanas ieviešana, kvalitātes vadība un monitorings un personāla vadība. Tās būtu šīs attīstības funkcijas. Un tad savukārt runājot par pašvaldību, nozīmīgi izdalīt 2 spēlētājus, gan domi, kas ir šis politiskais līmenis, gan izglītības pārvalde, kas ir šis praktiskais ieviesē līmenis. Un tad trešā lieta, ko šī brīdī gribu uzsvērt, arī, ka liela nozīme ir šiem kontekstiem, kurā atrodas pašvaldība. Tāpēc arī liels uzsvers šī modelī un ietvarā ir tieši uz šiem kontekstiem. Jūs redzat institucionālo kontekstu, kas nozīmē to, kādas ir attiecības starp, piemēram, domi un pašvaldību, cik tās ir ciešas vai izglītības pārvalde ir, piemēram, vairāk kā tāds administratīvs spēlētājs, kurš varbūt pilda tādu vairāk, teiksim, starpnieka tīri praktiskā, tehniskā nozīmē funkciju, vai tiešām izglītības pārvalde ir lēmumu pieņēmējs un aktīvi iesaistīts procesā. Arī politiskais konteksts, kāds veidojas šis fons konkrētajā pašvaldībā, vai ir sadrumstalota politiskā vara vai vienota, arī sociāla-ekonomiskais, kāda ir, teiksim, ieņēmumu uz ekonomiskā uzbūve pašvaldībā, kultūras kopienas un arī izaugsmes konteksts. Bet arī sniegšu ieskatu 4 funkcijās, ko uzsver gan ārvalstu labā prakse, gan literatūras studijas, kas ir tas, teiksim, ideāls, kā pašvaldībai būtu jādarbojas šo pārmaiņu jauninām ieviešanā skolā. Pirmais, pašvaldībai kopā ar skolu komandām būtu jāsaskaņo, kas ir noteikts nacionālā līmenī ar to, ko mēs varam praksē ieviest skolas līmenī. Proti, pašvaldība kā starpnieks ir tieši tas, kurš skatās, ko mēs varam pārnest, ko mēs nevaram pārnest. Un arī šis labais salīdzinājums literatūrā, ka pašvaldībai būtu jābūt nevis kā guļošajam policistam, kurš traucē šīm reformām nonākt skolā, bet kā tiltam, kurš tiešām kopā ar skolas komandu aktīvi iztulko to, kas ir rakstīts politikas plānošanas dokumentos, un palīdz tam nonākt tādā ļoti praktiskā klases līmenī. Otrs, veicot šo politiku saskaņošanu, prioritāri un centrā jāpatur tiešām skolēnu sniegumu mācīšanās un mācīšanas uzlabošana. Tas ir tas primārais mērķis. Tam ir jādominē arī pašvaldības darba plānošanā. Un tātad vai nu mēs esam aktīvi, tādi, kas pielāgo šīs reformas mūsu skolu kontekstam, vai arī pasīvi, kas vienkārši pārsūta dokumentu un saka, tā būs būt. Līdz ar to šī pirmā ir ļoti svarīgā loma. Otrs, vai mēs atbalstām savas skolas reformas īstenošanā, vai mēs darbojamies vairāk kā valsts ielikti uzraugi reformu ieviešanā, mēs tiešām nākam kopā un uzbūvējam savā pašvaldībā sistēmu, kā šīs reformas efektīvi ieviest. Līdz ar to vai mēs ieņemam tādu birokrāta un hierarhiskā uzrauga lomu, kurš pieprasa skolām atskaites, lai nosūtītu un pateikt, šeit viss ir kārtībā un vāktu tikai datus, vai mēs tiešām arī iesaistāmies. Un te arī viens tāds ļoti labs salīdzinājums, ka parasti pašvaldībām ir jāizvēlās loma skalā no kontroles, kur vai nu mēs esam kontrolētāji, vai tie, kas aktīvi uzņemās saistības. Proti, vai mēs arī esam ar visām savām rokām, kājām, sirdi un prātu iekšā šo pārmaiņu īstenošanā, vai mēs esam uzņēmušies saistības. Trešais, domājot par reformām, kas ir saistītas ar skolēnu izaugsmi un skolu izaugsmi, neapšaubāmi ir runa par izglītības kvalitātes vadību, lai nodrošinātu skolēnu labāku mācīšanos. Līdz ar to, protams, neapšaubāmi datu izmantošana, vākšana ir ārkārtīgi svarīga pašvaldības funkcija. Un, ko uzsver gan labā prakse citās valstīs, gan literatūra, ka fokusā ir jābūt tieši tām skolām, kurām klājas sliktāk, kur tie dati uzrāda kaut kāds izaicinājums problēmas. Ja tas nav plānā, tad to ir tiešām vērts piefiksēt, ka tieši pašvaldība kā starpnieks, kurš redz visas skolas, ierauga tos, kuriem nepieciešams šis atbalsts. Un, protams, arī pašvaldība kā tas, kurš pārauga un redz visas skolas, ir tajā labajā vietā, kur veidot sadarbību ar citām skolām. Vai nu savas pašvaldības ietvaros šīs skolas grupēt kādās mācīšanās kopienās, vai arī veidot partnerību ar citām pašvaldībām.
Un noslēdzot, protams, arī personāla attīstībai ir jābūt centrālai funkcijai, domājot par pašvaldību darbu, tieši atbalstot skolas jauninājumu ieviešanā, gan rūpējoties par skolu vadītāju, pedagogu mācībām un profesionālu attīstību, bet arī meklējot savā pašvaldībā kādus citus, kā arī literatūrā tiek sauc pārmaiņu līderus, kas varbūt vai nevalstiskās organizācijas vai kāda aktīva vecāku kopiena vai kādi citi, kas tiešām atbalsta un var sniegt palīdzīgu roku šo pārmaiņu ieviešanā. Un, protams, arī jābūvē pašiem sava kapacitāte. Arī to mums parāda literatūras studijas, ka izglītības pārvalde, pašvaldība, kas nebūvē paši savu kapacitāti un izpratni par to, par ko ir šī reforma, nevar būtībā efektīvi sniegt atbalstu. Noslēgumā pie šī modeļa vēl tie pāris punkti, ko mēs esam secinājuši kā tādas pirmās lietas un kas ir tādi testējamie pieņēmumi, kurus mēs vēl tiešām pašlaik testējam. Mēs redzam, ka Latvijas kontekstā šiem kontekstiem gan politiskajam, sociāla-ekonomiskajam, arī institucionālam ir ārkārtīgi liela ietekme. Tas, kādas mums veidojas, piemēram, politiskās attiecības pašvaldībā, ārkārtīgi ietekmē to, vai un cik efektīvi mēs varam ieviest šīs reformas. Mums uzrāda tiešām interviju dati, kur vai nu izglītības pārvalde saka, ka viņi ir tikai pasīvi e-pasta pārsūtītāji, vai kur viņi saka, jā, mums ir teikšana pie lēmumu pieņemšanas galda. Līdz ar to politiskā ietekme ir ārkārtīgi liela. Liela ir arī individa ietekme. Mēs redzam, vai nu tas ir kāds aktīvs politiķis vai kāds aktīvs izglītības pārvaldes darbinieks, ka proti indivīds var kādu lietu pavirzīt uz priekšu vai nodrošināt kādas reformas efektīvāku vai mazāk efektīvu ieviešanu. Un, protams, šī individa ietekme arī ir saistīta ar to, ka mēs secinām, ka nav pietiekami skaidri standartizētas lomas izglītības pārvaldē un definētas, ko katra no lomām dara un kāda ir tās konkrēta atbildība pret skolu izaugsmi, tieši pret skolu izaugsmi. Kā mēs sekojam līdzi skolu sniegumam, kā mēs saprotam, kuriem nepieciešama palīdzība un kāda veida palīdzība būtu visefektīvākā. Un, protams, arī viens tāds lielais secinājums ir, ka šīs procesa nodrošināšanas funkcijas pašlaik dominē pār šīm attīstības funkcijām, strateģisko plānošanu, kvalitātes vadību un personāla pārvaldību. Ka mēs varbūt vairāk pašlaik esam fokusējušies uz tādu procesu nodrošināšanu, kas, protams, iet roku rokā ar to, ko es minēju, kāda ir izglītības pārvaldes loma, kāds viņai ir dotais mandāts vai es esmu pie lēmumu pieņemšanas, bet to mēs tiešām redzam gan no pašvaldību dokumentu studijām, gan arī no intervijām. Un, protams, arī gribu uzsvērt to, ka salīdzinoši maz gadījumos ir šī mērķu kaskāde no valsts līmeņa uz skolu līmeni, kur tiešām pašvaldības pārvaldes kopā ar skolām aktīvi diskutē par to, kā mēs varam pārnest politiku dokumentos plānoto, reformu ietvaros plānoto uz tiešām tādu klases līmeņa realitāti. Un arī nepietiekami tiek strādāts pie tādām stratēģijām savu skolu izaugsmē. Proti pašvaldībai, izglītības pārvaldē ir redzējums, kāds tieši risinājums nepieciešams katrai skolai. Kuras ir tās skolas, kurām vairāk atbalsts nepieciešams, kurām savukārt varbūt kāda mācīšanās aktivitātes citas pašvaldības skolām. Līdz ar to tāds ļoti skaidrs redzējums par tādu salīdzinoši individualizētu risinājumu katrai no skolām, kas ir pašvaldībā. Tas tāds pirmais ieskats mūsu darbā pie pašvaldību lomas noteikšanas, un arī gribu pateikt paldies visām pašvaldībām, kas ir klātesošas, kas ir bijušas dalībnieki šī praktiskajā pētījuma daļā. Paldies! Paldies, Ilze. Jā, uzreiz droši vien, kamēr Ilzē vēl mikrofons ir rokā, varbūt kādam ir jautājums. Droši nekautrējamies. Jebkurā gadījumā, ja nav jautājumu, tad man viens noteikti būs. Tātad es zinu, ka tā kā jau tu pat teici, tu tātad pēti, tu darbojies ar šīm lietām, tad tieši ar pašvaldību un jauninājumu ieviešanām, un ir bijušas intervijas un viss, bet varbūt tu vari iedot kādus pāris tādus praktiskus padomus tam, kādā veidā tad īstenībā tā pašvaldība varētu tām skolām vairāk palīdzēt. Kaut kādas tādas pāris lietas, kas varbūt ir tādi labie prakses piemēri, ko tu esi ieraudzījis intervijās vai runājoties ar pašvaldību pārstāvjiem un skolu pārstāvjiem. Jā, un droši vien tāds viens, es teiktu, centrālais zelta labais piemērs un arī ieteikums būtu nākt kopā regulāri izglītības pārvaldē pašvaldībā ar skolu vadības komandām un saprast gan, kas ir šī problemātika konkrētajās skolās, proti vākt datus, gan caur kvalitatīviem veidiem sarunājoties, gan arī kvantitatīvi, un tad arī kopīgi saprast, kas ir tie attīstības mērķi risinājumi. Es domāju, tas ir tas, kas ir izskanējis pāris intervijās un kas patiešām ir tāds labais prakses piemērs. Zelts mums patīk. Paldies. Paldies, Ilze.
Jā, un tagad es gribētu uz skatuves aicināt tātad Eviju Ozolu, Tallas 2. vidusskola, arī mani kolēģi tātad Latvijas Universitātes starpnozara izglītība inovāciju centrā. Viņa ir direktors vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāji. Patīk meklēt risinājumus, balstoties datos un rūpīgi analizē. Paralēli ikdienas darbam studēja doktorantūrā, paplašinot zināšanas un meklēja jaunus veidus, kā darīt labāk un kvalitatīvāk. Un Evija mums pastāstīs par datu lomu, veicot pārmaiņas skolā. Jā, labdien! Evija Ozola, Tallas 2. vidusskola un Latvijas Universitātes starpnozaru inovāciju centrs. Datu loma veicot pārmaiņas izglītībā. Mums noteikti katram ir kaut kāds savs viedoklis par to, kas ir dati, kādi mums ir dati, ar kādiem datiem mēs skolā varam strādāt, operēt ikdienā. Un katrs var arī izvēlēties to savu vīziju, savu domu. Šeit ir vairākas, tāda vispopulārākā un visdzirdētākā parasti ikdienā ir un pie kā arī es pieturos. Ja man nav dati, tad es esmu tikai vēl viens cilvēks ar savu viedokli. Un tam nav pamats. Visticamāk, manai ikdienai un vēlmei analizēt datus ir tas stāsts par to, ka es esmu matemātiķis, to esmu mācījusies, un vienmēr ir tas neērtais jautājums man bijis arī kā skolotājam, kāpēc mums to vajag kā skolotājiem īstenot un ko tas dos, vai tam būs rezultāti. Jo bieži vien ikdienas darbā skolā pieņemam mērķus, gada vidū nāk citas problēmas parādās, un tie mērķi paliek maznozīmīgi, kas bija svarīgi augustā. Un jūnijā atskatoties šķiet, ka visu gadu esam strādājuši, bet īsti rezultāts, tāda sajūta, ka nav. Runājot par datiem, tad ir vairāki šie 6 punkti, kas ir svarīgi un ko tie dod ikdienā. Pirmkārt, dati iedod realitātes sajūtu. Tā ir tas ir skaidrs redzējums, kur mēs esam, kā mēs izskatāmies un no kurienes var sākt un kāpēc tieši no šīs vietas. No šī izriet savukārt mērķu formulēšana. Ar to arī mēs sākam. Mērķis ir tieši tāds, jo mums ir šādi un tādi rezultāti. Stratēģijas, progress, atbildības un datu kultūras veidošana, tas viss ienāk skolā ikdienā, un tas nav viena cilvēka darbs. Lai ienāktu skolā pārmaiņas, te daudz runāja gan Ģirds, gan Kārlis un arī Pāvels. Man jau liekas, ka gandrīz vai pusi no teksta jau ir pateikuši, bet ienākot pārmaiņām, tad sākas šie izaicinājumi, kā ar to tikt galā. Un bieži vien tas rada sajūtu uz jautājumu, kā man darīt. Tad bieži vien ir tā sajūta, kā es domāju, tā es daru, kā es jūtu, tā es arī to panāku. Bet jauninājuma ieviešana patiesībā ir sarežģītāks process, un tas vienmēr nāk kopā ar diskomfortu un nezināmo. Savukārt dati iedod skaidru redzējumu, kur tad mēs esam un cik tālu mēs esam pavirzījušies, kaut vai arī par minimālu slieksni. Lai ieviestu jauninājumus, viennozīmīgi ir jāatsakās no kaut kā cita. Un šeit noteikti nav nekas jauns, tie ir standarta dati, kas mums skolās ir pieejami. Mācību sasnieguma dati. Tagad augustā skolām noteikti ir tradicionāli un zināmi visi valsts pārbaudas darba rezultāti. Ikdienā mācību sasnieguma rezultāti, ko var analizēt un uz ko skatās visbiežāk visās publikācijās, kur raksta ir vidējie dati, neatverot vaļā laukumu. Skolēnu līdzdalības dati. Šeit ir, pateicoties visām digitālajām transformācijām, ļoti ērti pieejami gan e-klasē, gan citās elektroniskajās vidēs apmeklējumi, kavējumi un tā tālāk. Skolēnu labbūtības dati, motivācija, tās ir aptaujas un pedagogu profesionālās pilnveidas dati. Tātad, kur, kāpēc, cik daudz. Un kā mēs viņus attēlojam, tā ir katra cilvēka brīva izvēle. Mēs attēlojam ļoti dažādi, un šeit pat nav visi. Bet ko ar to daram? Un šeit es piekritīšu arī iepriekš runātājiem, ko Pāvels teica, ir jāmenedžē visi mērķi, jo skolas vadība viena visu nevar sasniegt. Tas, ko dara skolas vadība mūsu skolā, strādā ar datiem, un tad saprotam, kas ir tās prioritātes. Un skolas vadība ir tā, kas sadala resursus. Kam un ko. Un tālāk jau dalam
atbildības mērķu sasniegšanai. Tajā iesaistot gan jomu vadītājus, kas palīdz izvirzīt konkrētu mērķi priekšmetā, un tāpat laikā domājot, jomu vadītāji domā kopā par visu skolu. Savukārt savās jomās ar priekšmetu skolotājiem katrs jau tiek līdz savam individuālajam mērķim, un šis individuālais mērķis nonāk līdz klasei. Tas, kas mazliet citādāk noteikti ir mūsu skatījumā, viens ir tas tradicionālais, kad mēs skatāmies 3 gadu griezumā uz centralizētajiem eksāmeniem, un ja jūs skatāties uz augšējo tabuliņu, tad jūs redzat, ka viss jau ir kārtībā. Rezultāti uzlabojas skolā, esam virs valsts vidējā, mērķis ir sasniegts un varam dzīvot laimīgi. Tad, kad sākam vērt vaļā visu lielo laukumu, tad tā bilde mazliet citādāk izskatās. Un tā ar katru eksāmenu, ar katriem datiem, ko iegūstam, skatāmies, kas notiek ikdienas mācību procesā, kāda ir ikdienas mācību procesā rezultāti ne tikai, piemēram, šeit latviešu valodā, bet kas notiek citos priekšmetos, kādi ir kavējumi vai kādi ir atbalsta pasākumi bijuši nepieciešami. Un atverot visu eksāmenu laukumu, tad mēs redzam arī pa prasmēm. Un tad var saprast, kas ir kas. Un tādā iesākumā noteikti, ja mēs dotu uzreiz skolotājiem, visi arī uzreiz teiktu, vajadzētu, redzam, kompleksu problēmu risināšana ir problēma, šogad būs mērķis. Uz ko mēs arī ejam? Liekam virsū darba plānu. Individualizācija, diferencēšana, personalizācija. Būs skolas mērķis. Skolotāji piekrīt, mācamies, analizējam, plānojam. Ik pa laikam jomās gada vidū izvērtējam, bet ko tad rāda beigās dati? Paiet gads un saprotam, ka īsti uz priekšu netiekam. Un svarīgi ir saprast, kādus datus mums vajag. Tas, ko es daru, es ievācu datus par stundu vērojumiem un plānojam arī aptaujas skolotājiem, skolēniem, bet tās nav standarta aptaujas, kas ir katru gadu vienas un tās pašas. Aptaujas ir mērķētas uz noteiktas situācijas izpratni, un tas ietver noteiktus jautājumus sevi iekšā. Un skatoties kopumā, tad te var redzēt, ir gan skolotāju aptaujas, gan skolēnu aptaujas, gan stundu vērojumi, un šeit ir atbilde, kāpēc mums nesenāk personalizācija ieviest skolā. Sāksim ar to, ka mums ir problēmas ar atgriezeniskās saites sniegšanu. Ja es šo šādu skolotājiem nepateikšu, tad mums rezultāti neuzlabosies. Jautājums, kā man to pasniegt skolotājiem un jomu vadītājiem. Un vispirmām kārtām mums skolais, kā vadībai, saprast, kas mums ir darāms tālāk. Un šeit ir redzams brīnišķīgi atsedzās laukums. Skolotāji zina, kas ir atgriezeniskā saite. Teorija pārzina, pārvalda. Tāpat laikā stundu vērojumi liecina daļēju izpratni, un skolēnu atbildes liecina, ka ir gan tā, gan šādi. Ir kaut kur labi, kaut kur ir nepietiekami. Savukārt skolotāju aptauja brīnišķīgi atsedz viņu uzskatus un šīs te iestrādnes. Viņi neuzskata, ka tas ir būtiskākais stundā. Tas nozīmē, ka mums skolas vadībai ir jādomā, kā mēs turpināsim darbu, mainīt viņu uzskatus. Šis ir viens no veidiem, rādot viņiem šo te, kā es to saucu par šķēri, kāpēc mums nemainās rezultāti. 2 gadus, jā, bet mēs daudz strādājam. Un šeit brīnišķīgi atsedzās arī skolotāju pašvērtējums. Pašvērtējumu mēs arī mainām. Standarts ir viens, bet mainās tie jautājumi atkarībā no tā, kāds ir bijis skolas mērķis un ko mēs vēlamies noskaidrot. Un arī ir iekļaut iekšā kvantitatīvie dati, lai var apkopot. Skolotāja viedoklis ir, ka viņi sniedz atgriezenisko saiti bieži, savukārt stundu vērojumu un bērnu atbildes sniedz pilnīgi pretēji. Un līdz ar to šeit ir pamats sarunai. Jā, jautājums, ko jūs uzskatāt par atgriezenisko saiti, un mēs kāpjam atpakaļ un liekam mācīties, bet mācīties praksē, jo teoriju visi jau pārzina. Pie plānošanas tad ir izveidojies tāds kā nebeidzamais aplis, kur es vairs nevaru pateikt, kas bija pirmais, mācību gada rezultāti vai mērķi, jau vairs neatceros, bet ir izveidojies tā, ka mācību gadu noslēdzot analizējam datus, mācību gadu uzsākot, no šīs analīzes izejot veidojam jaunos mērķus, bet noteikti gada laikā pārskatām, jo bieži vien izvirzam mērķi lielāku, kā mēs to varam panākt.
Un tas nozīmē, ka gada vidū mērķi ir normāli samazināti. Paldies! Paldies, Evijai. Klātesošiem jautājumi par datiem. Man noteikti būs jautājums, jebkurā gadījumā. Es neļaušu Evijai izvairīties. Ja nav jautājumu, tad mans jautājums būs sekojošs. Tātad tas, par ko Evija šobrīd runā, tā ir datu izmantošanas kultūra skolā. Un tas ir, es teiktu, tāds datu izmantošanas protokols skolā. Kas būtu īstenībā jādara, kā es strādāju ar skolotājiem un pārējās lietas. Mans jautājums būtu tāds, ka ņemot vērā, ir skaidrs, ka tur ir plāni un idejas un vispārējais, tā ir viena puse, bet otra puse ir tie skolotāji. Un es dzirdēju, ka tu kaut ko teici par skolotājiem, kad jūs strādājat, darbojaties, bet man gribētos noprecizēt nedaudz arī tieši tāpatās kā Ilzē kaut kādu zeltu, ko varētu paņemt līdzi uz mājām, visi klātesošie. Nu, ko tad teikt tam skolotājiem, kā mainīt tas, ko Pāvils teica, jāmaina pārliecības? Kā man mainīt to pārliecību, ka tā datu izmantošana ir laba, ka tas ir liederīgi un ka to tiešām ir, ka to ir vērtīgi darīt? Kā tu strādā, kā tu pati darbojies, teiksim, kā vietniece, piemēram? Teikt bieži vien nav jēgas, skolotājiem ir jāliek darīt. Ir jāiemāc atvērt arī šos savus rezultātus vaļā, paskatīties uz sasniedzamajiem rezultātiem, kā es to esmu darījusi. Un vai tas ir tas, ko es esmu domājusi. Un caur darbošanos, caur praktisku datu analīzi pašiem skolotājiem, tas ienāk lēnām skolā un tas mazina šo te neusticēšanos savā starpā. Un mazinās arī tā sajūta, ka vadība mums liek to darīt. Jo viņi patiesībā caur datu analīzi nonāk paši pie vajadzības to darīt. Bet dara nevis teikt, bet likt darīt. Tā ir atslēga. Paldies, liels! Nu, tas ir droši vien svarīgi, jā. Tā komunikācija par datiem ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Tas ir būtiskais aspekts, ko vienmēr jādomā. Tad dati paši par sevi nestrādā. Jautājums, kā mēs viņus iedzīvinam. Paldies Evijai, un ejam droši vien tālāk. Jā, droši. Mēs ejam pie Agijas Bētas, kura mums vairāk varēs pateikt par... Tā, es vienkārši palīdzēšu Agijai tagad nedaudz. Tātad, kā iedzīvināt skolā metodisko funkciju. Un īsi piesakot Agiju, tātad Agija ir Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas pedagogs un vietniece. Pareizi? Jā. Un ar 30 gadu pieredzi visos izglītības posmos. Optimiste, kas tic, ka labais vairo labo, profesionālo darbību veido tā, lai personīgā izcilība nav tikai darbība, bet ievedums. Nu, to viņi arī novēl jebkuram konferences dalībniekam. Lūdzu, Agija. Jā, tu droši. Labdien visiem! Tātad... Patiesībā mans stāsts ir par to, kā mums bija, uz ko mēs ejam tagad. Tīra pieredze, nekādas, manuprāt, jaunatklāsmes patiesībā. Nu tad, kā mums bija kādreiz pirms pārmaiņām? Droši vien tāpat kā jebkurā Latvijas skolā, formāla metodiskā padome, kas koordinē jomu vadītājus, jomās darbs, es uzdrīkstētos teikt, ka metodiski maz, vairāk uz kādiem kopīgiem pasākumiem. Pedagogi katrs individuāli, ja kādam bija kāda spoža radoša ideja, tad pieredze dalīšanās maz un vairāk individuāli realizēju šo savu ideju. Individuāla labā prakse, bet potenciāls ir, bet nav tādas vienotas sistēmas, vienotas dalīšanās pieredzē, tāpat kā mēs pirmā daļā dzirdējām, uz kursiem mūs sūtīja, nevis, kur lika, tur gājām. Tad nāca šis te pārmaiņu laiks. Mēs jau paši jutām, vai bija jau mazliet garlaicīgi. Un pārmaiņas nāca kopā ar mūsumu. Mēs bijām arī pilotu skola.
Vai mēs sākumā sapratām, kas mums jādara, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim? Visticamāk, ka nē. Bija tā, tas to mulsumu radīja, vai tad mēs līdz šim darījām visu nepareizi. Sākām ieviest pārmaiņas, protams, uzkāpām uz grābekļiem. Veidojām sadarbības grupas, lielas. Atceros, bija pamatskolas grupa, visi pamatskolas skolotāji, bija vidusskolas grupa. Kā jau lielā grupā, viens ir darītājs, pārējie imitē darbību, kad piedalās. Bet līdz darīšanai tā kā nenonāk. Tad lielākas pārmaiņas jau un tā kā pārmaiņas arī domāšanā ievies tā mācīšanās konsultantu sistēma. Tad tiešām paldies Sīcam par to, kas pirmkārt mūsos pašos vadības komandā šo pārmaiņu domāšanā ieviesa. Tad mēs sākām reālu darbu. Sākām ar to, ka vēlējamies saprast, kur tad mēs esam. Vai kas mums jādara, ko dara skolotāji klasē, kas nepieciešams skolotājiem. Un ļoti interesanti, protams, bija jautājums, ko par šo visu domā paši skolotāji. Un veicot izpēti, šeit viens piemērs, mēs sākām ar to, ar efektīvo mācību stundu, un pavisam neliels piemērs no tā, ko skolotāji domā par sasniedzamā rezultātu komunicēšanu. Mēs iedavām nelielu aptauju ar šīm te atbildēm, kur skolotāji varēja izvēlēties, ka viņi zina, kas tas ir teorijā, viņi prot to izdarīt un arī dara un sanāk. Un te bija tāda diezgan liela šķēre, ka no tām atbildēm, kur it kā jāzinu, protu un daru, parādījās komentāros šādas te atbildes, kas liks secināt, ka patiesībā nemaz viss nav tik rožaini. Nākamais solis, kad sapratām, kur esam, un ko zinām, ko protam, un ko mums vajadzētu, tad bija šī sistēmas izveide, jo tikai tāds strukturēts un koordinēts darbs un uz skolas mērķiem virzīts darbs var nest rezultātu. Mērķus centāmies izvirzīt reāli sasniedzams, vai mums tas ir izdevies. Vēl mums ir kur augt. Sistēmas šīs te ietveros strādāt ar kolēģiem. Mēs ar katru ļoti daudz runājām, katram tika sniegta individuāla šī te atgriezeniskā saite, individuāls atbalsts, palīdzot apgūt tās prasmes, kas tiešām kolēģiem nepieciešams. Organizējām sadarbību gan stundu vērošanai, gan kopīgā satura plānošanai. Un arī šeit mums ir dažāda pieredze bijusi ar šo te sadarbības grupu izveidi. Sākumā salikām skolotājus grupās. Protams, sapratām, ka tas arī īsti nestrādā. Tad izraudzījāmies, kas ir skolotāji līderi, un tad skolotāji paši daļai veidoja šīs grupas. Pēdējā mūsu pieredze bija, ka sadarbības grupas veidojām ap klašu audzinātājiem, jo savukārt šādi vieglāk ir atrisināt konkrētās klases problēmas un nodrošināt tās izaugsmes vajadzības. Ko vēl darījām, kas šajās sistēmas ietveros, tad sākām dalīties labajā praksē daudz aktīvāk, un jau mums ir 3 gadu garumā kā tradīcija, ka janvāra brīvlaikā mums vienmēr ir rosinātavas, ja metodiskās dienas, kur skolotāji
attiecīgi pret skolas mērķi, dalās labajā praksē. Tad augustā mums vienmēr tradicionālās pedagoģiskās sēdes ir pārvērtušās konferencēs, atkal ciešā saistībā ar skolas mērķi. Un mēs profesionālo pilnveidi veidojam uz vietas skolā. Ja sākotnēji, kad mēs šo iesākām, skolotāji tika baidījās dalīties pieredzē, baidījās uzstāties konferencē, tad pēdējos gados, pēdējā gadā jau ir tā, kad, ja tā turpināsies, vai nebūs jātaisa atlase, kurš ko varētu teikt, jo gribētā ir daudz, un tas ir labi. Ja? Kas vēl? Uz šiem te profesionālo pilnveidu mēs veidojam tā, ka ir tā vienotā izpratnes veidošana, lai mums būtu kaut cik vienots skatījums uz lietām. Kā es teicu, mēs sākām ar efektīvu mācību stundu, tad mēs arī sākām ar to, ka mēs veidojām vienotu izpratni, vienojāmies kopīgi, kas mūsuprāt mūsu skolā ir efektīva mācību stunda. Paralēli tam visam konferences un metodiskās dienas materiāli un citas skolotāju idejas mēs apvienojam tādā digitālā metodiskā bankā. Mums ir digitālā resursu krātuvīte, kur jebkurā mirklī, jebkurš kolēģis var apskatīties, kas tur bija un ko es varu paņemt. Un ļoti daudz mēs strādājam sarunājoties. Ja? Gan mācību gada sākumā, gan brīvu laiku atrodot skolēnu brīvlaikos. Un šīs te sarunas tiešām dod tādu skatu uz to, ko skolotājiem vēl vajag. Kā mums izdodās? Un kāds ir rezultāts, un kā mēs zinām, ka tas strādā vai nestrādā, tad šeit dažas no tām lietām, kā es teicu, kolēģi daudz biežāk dalās pieredzē, un nav vairs jāpierunā, viņi droši to dara. Un kas ļoti būtiski veidojas tāda savstarpējas uzticēšanās un sadarbības kultūra. Un no daži šeit citāti no sarunām, ka skolotāji kā lielāko vērtību novērtē to, ka viņi jūtas piederīgi skolas videi un atbalstīti. Un šeit pie tā citāta, ka palīdz ieraudzīt to, ko paši neredzam no stundu vērošanām, te es piekomentēšu, ka brīžiem ir tā, ka skolotājs saka, es nezinu, vai es to stundā izdarīju. Viņš vieglāk atbildēt, nē, man tas stundā nebija, bet mēs palīdzam sarunās ieraudzīt, ka skolotājs patiesībā to jau dara. Un tas tā kā motivē skolotāju darīt vēl labāk un turpināt iesākt to. Noslēgumā par to, kādas mācības esam guvuši šo 3 gadu laikā, ka lielākā mācība ir tā, ka mazāk ir vairāk. Jo sākotnēji mēs gribējām, lai ātri viss ir labi, un par daudz varbūt uzņēmāmies, bet saprotot, ka labāk tas mērķis, lai ir mazāks un sasniedzams, un katrs redz to uzvaru, ka mērķis ir sasniegts, ir daudz vērtīgāk nekā mēs nesaprotam, ir padarīts darbs vai nav. Ko es gribu teikt par atslēgas vārdiem, lai šis tiešām izdotos un būtu jūtamas šīs pārmaiņas. Atslēgas vārds ir uzticēties, sadarboties un mācīties. Un mācīties nevis tikai skolotājiem, bet mācīties arī vadības komandai. Un tad pavisam noslēgumā
mēs ejam uz šādu sadarbības kultūru skolā, ka mēs apzināmies, ja mēs būsim paši labāki, tad mēs varēsim sasniegt jebkuru mērķi. Paldies! Paldies, liels Agijai. Ģirtam ir jautājumi. Bet varbūt auditorijai ir jautājumi. Jo, man liekas, metodiskais darbs ir ļoti būtisks un pie tam vēl šobrīd īpaši ļoti aktuāls, lai palīdzētu gan skolotājiem, gan arī tātad skolēniem. Jūs tiešām nē? Tāpēc es saku, Labi. ka visi jau dara tāpat. Jūs sarunājāt, ja, ka jūs neuzdosiet. Labi. Jebkurā gadījumā man ir jautājums, ņemot vērā, kā jūs teicat, tēma ir svarīga un nozīmīga, un tas lielais, manuprāt, izaicinājums, un zinot to, ka jebkura lieta, kas tiek iedzīvināta skolā, prasa, tas uzliek skolotājiem papildus pienākumus. Un, ja mēs iedzīvinām metodisko funkciju, skaidrs, ka tas arī kaut kādā veidā, kā jūs dzirdējat, ko Agija stāstīja, tad arī uzliek pienākumus skolotājiem. Un mans jautājums arī tāds tīri praktisks, jūs kā vietniece, kā jūs panākat, vai kā jūs skolā kopumā, kā jūs panākat to, ka skolotāji to uztver nevis kā vienkārši formalitāti un vienkārši papildus pienākumu, bet lai tiešām pēc būtības un ar visu sirdi un dvēseli viņš tiešām to pienākumu arī pildītu un lai viņš saprastu, kāpēc viņš to dara. Varbūt kaut kādu īsu arī tādu zelta frāzi varbūt. Pirmkārt, ir jādod laiks skolotājiem, kad to darīt. Ja, otrkārt, tā uzticēšanās tiešām ir ļoti svarīga, ka skolotājs nebaidās pamēģināt. Jā, mums arī bija sākumā, kad bija šīs savstarpējā stundu vērošana, bija smieklīgas frāzes no Agijas vadāmām stundām un parastām stundām, bet tagad vairāk tā nav. Skolotāji nebaidās, jo skolotāji ir sapratuši, ka šī te mācīšanās ir tiešām mācīšanās un ka vadības iesaistīšanās mācīšanās procesā nav kontrole, bet virzība uz izaugsmi. Tādā veidā es teiktu. Uzticēties un mācīties visiem kopā. Protams, mans uzdevums ir būt par paraugu. Paldies. Turpiniet būt. Jā, teiksim paldies Agijai. Noteikti tas, ko Agija teica, es noteikti vēlreiz uzsvēršu. Viņa viennozīmīgi apstiprina to, ko saka pētniecība. Ir jādod skolotājiem laiks, ir nepieciešams laiks, un uzticēšanās viņiem ir nenovērtējams resurs, lai patiesībā mēs virzītos uz priekšu. Viennozīmīgi. Paldies vēlreiz. Tagad es gribēju aicināt uz skatuves Daci Gaigalu. Dace ir tātad Strenču pamatskolas direktore. Pēdējos gados viņa darbojoties cilvēku resursu vadībā, kā savu paradumu trenē praktisku atziņu. Ātrāk ir lēnāk un lēnāk ir ātrāk. Un Dace pastāstīs, kā skolā tikt līdz darbam uz vienu mērķi. Dace, es jums palīdzēšu tūlīt tikt uz mērķi? Tikt uz mērķi, lai atvērtu saturu. Jā, paldies. Labdien, kolēģi. Ja man tagad vadītājs, kurš nolaidis galvu un klausās jautāt, kā es jūtos, es ļoti precīzi varētu pateikt. Es jūtos nenormāli uztraukusies starp ilglaicīgiem profesionāļiem, kuri ir ieraduši uzstāties šajā vidē. Paldies. Pirms es runāju par praktiskām lietām, ko mums ir izdevies gadu laikā paveikt, un pieņemu, ka tādēļ es esmu šodien šeit kopā ar universitāti un tieši SīC kolēģiem. Programmas pieteikumā es redzēju, ka es esmu pieteikta šo kā skolā tik līdz darbam uz vienotu mērķi, bet es atļāvos piebilst, ka vai atvērt vairāk savu piemēru ar to, ka par darba vidē balstītu mācīšanos un klausoties jūs, kolēģi, es pateicu priecājos, nevis priecājos, bet es sajūtos labi, ka es dzirdu daudz esences, kas ir mans stāsts. Par piemēru, kas bija par to kalnā kāpšanu. Jā, kolēģi, es aizvakar vēl kāpu Slovenijas augstākajā virsotnē, nepilni 3000 metri, 14 stundas, un es lieliski zinu to sajūtu, un nofiksēju, kad tu tiec drīz vēl līdz galam. Vienā pusē ir zeļš, otrā pusē ir akmeņi. Tu zini, kāpēc tas tā ir. Tu vari izskaidrot par klimatiskām zonām
un visu citu, ko mēs vien katrs zinām savā profesionālajā jomā, bet ir tā aiz mugura, kur ir jāapstājās, jāapsēžās, jātiek galā ar savu domāšanu, jāuzdod sev kritiskie jautājumi, vai es to varu, vai es nevaru, vai es varu paskatīties uz to savādāk, un vai es vispār varu tikt līdz augšai. Un kā es varu tikt līdz augšai, un varbūt arī mūsu piemērs no Strenču skolas, kas pašreiz ir Strenču pamatskolas, tad pamatskolas statusā savā attīstības pakāpē, ko mēs darījām ikdienā. Nebija īstais. Jā, tad par fokusu. Es viennozīmīgi varu teikt paldies un gribu teikt paldies, ka man no viss tā, ko es zinu, un kas ir manā pieredzē gan kā pedagogam, gan kā vietniekam, gan kā direktorai, ir uzkrājies, bet ļoti palīdzējis ir pēdējais mācību gads un iepriekšējie varbūt 2 gadi, kad mēs kopā strādājam ar Sīts pētniekiem, Valmieras novadā skolu vadītāji un vadības komandas, lai principā sakārtot savu domāšanu, kā mēs tveram lietas, kur iekļaujas motivācijā, kas visam apakšā un tā tālāk. Un tas, kā mēs strādājam pēdējo gadu un kas man ļoti palīdzēja tikt līdz fokusam vadības grupā un arī strādāt ar skolotājiem, ir kritiskais draugs. Mūsu gadījumā Evija Slokenberga no Jelgavas valsts ģimnāzijas. Un tā praktiskā rīcība bija tāda, ka Evija, strādājot ar mums, ar vadības komandu, mēs vienojāmies, ka mēs strādāsim katru nedēļu, mēs tiksimies. Parasti tās bija pirmdienas, mēs fiksējām 40 minūtes laika sarunam. Un mēs no lielā jautājuma, kas man uztrauc kā vadītāju, kādu es gribu redzēt savu skolu jūnijā vai decembrī, ko es vēlos redzēt paveiktu, kādi ir mani skolotāji, kā viņi izturās, ko var man atbildēt uz jautājumiem vecāki vai skolēni. Mēs tikām uz sīkām, ļoti vienkāršām lietām, saucamo sasniedzamo rezultātu ļoti īsam laika periodam. Mēs to nodefinējām gan pirmajam semestrim, gan otrajam semestrim. Un ikdienas mūsu šīs iknedēļas tikšanās bija saistīts ar to, ka mēs vispirmām kārtām mūsu administrācijas komanda atbildējām paši sev uz jautājumu, kā mēs to saprotam, ko mēs par to zinām, un mēs plānojām īsos soļus tiešām iknedēļas tikšanās, reizēm, kuras mēs realizēsim, kā mēs tiksim līdz tam, ko mēs vēlamies ieraudzīt pēc būtības katras mācības stundas beigās. Tas man deva to, ka mēs no lielām problēmām principā tikām uz ļoti sīkām lietām, un tagad es varu teikt, ka es kā direktori nebaidos arī attīstības plānā pēc būtības pateikt, ka es vēlos arī garākā laika periodā tik galā ar nelielām, bet ļoti konkrētām lietām. Mūsu skolas gadījumā pašā vērtējot visu lauku, mēs redzam, protams, ka tas ir mācīšanas process, un varbūt no tāda jautājuma, atceros ļoti labi to dienu, kad Namsons kundze teica, ka jā, jums ir jauda, jūs ar jaudu strādājat, jums ir kapacitāte, bet vai tas rezultāts, ko jūs ieraugat, patiešām ir tāds, ko jūs varat izdarīt kā labāko. Un drosmīgi ir pateikt, nē, nav labākais. Tātad, kā mēs organizējam šo procesu, darbs ar spējraisi, soli pa solim, ko mēs darām, novērtējam riskus, kas tajā būs iesaistīts, kas par ko atbildēs, kā darīsim, attiecīgi pēc tam atgriezeniskā saite. Nenoliedzam, tas nav vērti mums, kā vadītājiem, jo visu nedēļu vai garākā laika periodā visu laiku ir jāorganizē sevi, ka tev ir jābūt gatavam kvalitatīvām sarunām, tev ir jābūt paveikušam darbu, metodisko darbu kopā ar kolēģiem, jābūt redzējumam, jāiegūst jaunas zināšanas un ne tikai. Mēs arī pateicām, definējot šo sasniedzamo rezultātu. Piemēram, pirmajā semestrī tas bija ļoti vienkārši. Mēs ilgstoši vairākus gadus bijām strādājuši pie vērtēšanas procesa kvalitātes, un mums iztrūka tāds posms atbild uz jautājumu, vai mēs skolā, Strenču skolā, visi kolēģi vienlīdz labi saprotam, ko nozīmē kvalitatīvs summatīvais darbs, ko mēs protam to izveidot. Un mēs to darījām. Mēs kolēģi savukārt neesam liela skola, bet nav vienkārši strādāt kopā. Mēs attīstījām to prasmi, ko jau mēs, vai paradumu, ko mēs jau bijām iepriekš darījuši, ka mēs vienreiz nedēļā tiekamies, tās ir trešdienas, 15:10, laiks, kad skolā ir mazāk bērnu,
Un mēs vienkārši 40 līdz 60 minūtes kopā strādājam pie tās sīkās lietas, darbiņu, ko mēs esam nolēmuši izdarīt. Pēc būtības šis piemērs, kolēģi, ir vienkārši un nekas jauns, bet es teiktu, ka tas ir stāsts par paradumu. Par paradumu, ko mēs trenējam arī jauniešiem, bērniem, ka mēs arī kā profesionāļi savā jomā trenējam sevi domāt, atbildēt uz jautājumiem un trenējam, ka mēs to daram regulāri. Nereizi tikai mēnesī, nereizi varbūt pārsējas semestrī, mums tas īsti nedara. Mums Strenču skolē dara, ka mēs tiekamies reizi nedēļā, ja kaut kas nesnāk, reizi 2 nedēļās un konkrēti priekšu zinām, ko mēs darīsim, tad, kad mēs nāksim kopā, ko mēs esam paveikuši un ko mēs darīsim tālāk. Piemērs vienkārši tas bija 2. semestrim, kuru mēs sākām. Tas saistās tikai un vienīgi ar mācību procesu. Tikām līdz atziņai, ka jā, mums šķiet, ka mēs daudzi strādājam labi, ka mums viss izdodas, skolas stundas ir labi organizētas, bet mēs dažu nedēļu garumā pacēlām sev tādu, vai jautājumu sev tādu vienkāršu jautājumu, vai tas, ko mēs darām, tiešām rosina skolēnos to darbību, kuras mēs sagaidām, vai tas notiek, vai ir tikai tā, varbūt, ka mums liekas, ka tas tā notiek. Un, jā, mēs domājam par to, kā ir uzbūvēta stunda, kurā skolēni aktīvi mācās. Tas nenozīmē, ka mēs ņemām kāds būtisks špikers no malas un lasījām un teicām, ka, redz, kur ārpusē jau kāds to visu zina. Protams, ka mēs daudz ko paši zinām, bet tas tāds varbūt kritiskais jautājums bija, kāds izskatās skolēns, kurš aktīvi mācās. Ko mēs darījām? Tad mēs meklējām atbildes paši sev par skolēnu lomu. Un paši skolotāji arī tā lielākā vērtība, varbūt mēs virzījām uz to, un tā vērtība bija, ka kāds es izskatos, ja es esmu kāds skolēns izskatās, ja viņš sāk mācīties, viņš ir procesā un galu galā saprot, ka ir iemācījies. Tas, ko mēs izdarījām, un šķiet, ka piekritīšu arī mūsu spēraisim, ka skolotāji ar saviem piemēriem salika šīs darbības, salika atbilstoši pretī stundas, varbūt tādai pamatstruktūrai, un pēc būtības mēs definējām savu vēlamo uzvedības modeli. Tad vienojamies par kritērijām un izveidojam arī savu darba lapu, ar kuru mēs varam strādāt. Pēc tam, tā kā skolotāji nav ļoti aktīvi, mums iepriekšējā gada liecināja par to, ka savstarpējā stundu vērošana ir dažāda aktivitāte. Mēs sākām ar mācību stundām digitālajā vidē. Tās ir pieejamas. Mums bija arī pašiem savas dažas filmētas, un lielais klupšanas akmens bija absolūti vienkāršā lietā. Transkribēšana. Transkribēšana pēc mūsu izveidotās darba lapas. Un mēs trenējām sevi komunikācijā, ko mēs redzam. Saprotam, ka ne visi mēs pamanām to, mēs neredzam visus skolēnus klasē. Līdz ar to varam tikai pieļaut par to, ko viņi dara. Trenējām bez viedokļa izteikt, tad minēt faktus un mēģinājām vienoties par redzējumu. Nevis dot tā kā risinājumu, izteikt savu viedokli un kā mēs skolotāji bieži darām, bet vienoties par redzējumu. Un par to, kā mēs atspoguļojam datus savā izveidotajā šajā lapā. Pēc tam mēs, šķiet, tas bija aprīlis, marta beigas aprīlis, mēs arī centāmies paši savus stundas vērtēt šādi. Mēs, vadības komanda un arī daži kolēģi, kas ir aktīvāki un teiksim, brīvāki, filmējam savus stundas. Lielākā daļa mēs pēc tam dalījāmies ar to, kā mēs jutāmies skatoties savus stundas. Metām ārā no atmiņām telefonos un datoros un nolikām to malā. Un attiecīgi bija interaktīvā lapa, kur mēs sākām pierakstīties uz kolēģu vadītajām stundām. Gāja 2, un ar mērķi tātad mēs fiksējam to, ko dara skolēni. Tātad skolotājs rosina darbības, ko dara skolēni. Kāpēc 2? Tāpēc, ka 2 ieraug vairāk, to mēs arī sapratām. Un savukārt arī trešdienas tikšanās mēs mājā darījām to, ka sniedzot atgrieznisko saiti, tad tie, kas vēro, sniedz atgrieznisko saiti vadītājiem. Un, piemēram, es arī biju viens no cilvēkiem, kurš trenēja prasmi sniegt atgrieznisko saiti par atgrieznisko saiti. Ko es redzu?
ko es dzirdu. Viss. Ieguvumi pavisam vienkārši, ko es pašreiz redzu, mēs to turpināsim arī nākamajām mācību gadā, bet mēs esam vienojušies par saviem kritērijiem, mēs strādājam uz tiem, nevis kaut kas no ārpus un cits, kas nav mūsu. Mēs sakām, kā vadības komanda, ka ir mazāk subjektīvu emocionālo interpretāciju. Mēs runājam par faktiem, par datiem, ko mēs redzam. Un šīs aspekts mums palīdz arī, teiksim, tādā grūtā izaicinājumā, kas bija pēdējos gados, ka tad par savstarpējās mācīšanās kultūras skolā. Fokus uz tuvāko vidi, un man, kā vadītājiem, tas noteikti palīdz arī uz tādu vispārējo plānošanas rāmi, pilnībā pārstrādāju attīstības plānu, vēl izmantoju iespēju padarboties kopā ar Vidzemes augstskolu, un, jā, es esmu apmierināta. Paldies! Paldies, Dacai. Jautājumi? Joprojām nav. Bet man būs tāds jautājums, noteikti. Jūs droši varat paņemt mikrofonu. Es dzirdēju vārdu spējvējs. Es noteikti tā uzreiz iedomājos, man viņš būtu vajadzīgs. Vai saspiestu 25 stundu darba dienu 24. Noteikti tas būtu svarīgi. Bet jūsu darbā, kas bija tas, ko tas spējvējs, un es pieļauju, ka tā bija Taivika Slokenberga, pareizi? Jā, tieši tā. Kas bija tieši tas moments, kas ļāva jums varbūt ieraudzīt kaut kādas lietas citādāk vai par to, ko jūs varbūt nebijāt aizdomājies? Ko viņš tieši palīdz? Nu, varbūt, teiksim, lietot skatījumu tad drusku plašāku. Es teiktu tā, mans gadījums un manas komandas gadījums vairāk bija uz to, ka no plašuma nofokusēties. Katram tas ir savs stāsts, katram ir savas vajadzības, un te es varbūt redzu to tiltu, ko jūs runājat par to, kur varētu būt pašvaldības līmenis. Es teiktu, ka ir jābūt resursam. Mūsu projektā šis ir spējrais, un es vēlos noteikti strādāt vēl vismaz gadu uz priekšu. Kritiskais draugs ar jautājumiem. Atbildes atrodas pati, metodiski, jo mēs arī meklējam atbildes, tas ir garš ceļš. Protams, ka mēs tikām jau arī līdz tam, ka mēs savstarpēji to, ko mēs radam metodiski, mēs ir savstarpējā arī, teiksim, materiālu apmaiņu, un mūsu kopdarbs bija ļoti dinamisks, un mums tur sagāja viss, vai ne? Es teiktu, ka tāds cilvēks kopumā ir vajadzīgs. Vismaz direktoriem, vadītājiem, kuri jūt, ka viņiem vajag, vai kuri vēlas būtu ģirt jūsu tajā 4. kastītē. Jo ar 2. un 3. mēs esam ārkārtīgi daudz no savu laika aizņemti. 4. mēs daudz apzināmies un gribam, bet manā gadījumā, mūsu gadījumā, fokus. Kritiskie jautājumi, lai atrastu fokus un nebaidīties būt detalizētiem un vienkāršiem. Prioritizēt tos risinājumus, prioritizēt Tieši tā. pastīties precīzāk. Paldies jums liels. Paldies, Dāc. Varam droši vēlreiz aplaudēt Dācai. Paldies, un tagad uz skatuves aicināšu Guntu Lāci. Es paralēli mēģināšu viņu pieteikt. Tātad Limbažu valsts ģimnāzijas direktore, bet sirdī matemātikas skolotāja tieši tāpatās kā es ģeogrāfs. Labdien! Ļoti pamācošs ir jau pats pirmais slaids. Tur ir redzami 2 vārdi – Gunta Lāce un Zane Kalniņa. Un mēs tiešām ļoti kopā gatavojām šo prezentāciju, visu darījām kopā, sarunājām, kā viss notiks, cik minūtes katra runās, kā tas viss būs. Es sazvanīju Laini, ka mēs būsim 2, var sakot, visu sakārtojām. Un vakar 8:30 vakarā es priecīgi zvanu, lai saskaņot, cikos mēs kāpjam mašīnā. Un Zane saka, kā rīt? Tas nākamnedēļ. Un es šeit esmu viena, bet kur tā pamācība, ka vispirms par jebkuru lietu vajag vienoties par lielajiem jautājumiem un tad ieiet sīkumos, tā teikt, kad, kur, kas tas vispār ir, ko mēs darīsim, un tad tālāk jau viss varēs. Tālāk digitalizācijas laikmetā citāts, kurš man 2 gadus visu laiku
ir prātā. Limbažu valsts ģimnāzijā strādā fantastiska latviešu valodas skolotāja, par laimi strādā joprojām, Velga Kalēja. Un kādā no mūsu smalkajām metodiskajām apspriedēm skolā viņa teica, ka viņai vienkārši visā šobrīd pietrūkst dzīvā vārda. Un tādēļ arī šodien no manas puses vairāk tas dzīvais vārds. Un arī par to, ko tad mēs Limbažos darām. Un Kārlim bija skaistāka bildīte vēl par šo, būtu bijusi gandrīz atbilstošāk, jo mums ir uzzīmēta tāda čūska, bet īstenībā jau mēs ejam pa apli. Un mēs ejam pa apli, un mēs katru gadu arī tīri organizatoriski lietas darām diezgan pa apli. Ko nozīmē pa apli? Jautājums, kur aplim sākums? Mūsu gadījumā sākums un beigas ir maija pēdējā dienā, kad mēs ļoti strauji, kad skola vēl nav beigusies un vasara vēl nav sākusies, runājam ārpus skolas par to, kāds būs, kā mums ir gājis iepriekšējā gadā, par to vēl maz, bet vairāk par to, uz ko fokusēties nākamajā gadā. Un mums ieteica šo fokusu nākamajam gadam nolikt pavasarī, tādēļ, ka pavasarī cilvēki ir noguruši, tādēļ, ka pavasarī viņi ir realistiski, un rudenī, tad augustā viņiem liekas, ka viņi kalnus gāzīs. Bet ja viņi tātad to nākamā gada struktūriņu veido maijā, viņai var ticēt daudz vairāk nekā tai, kuru pēc tam augusta beigās radīs. Un tā mums šis nosacītais gada sākums ir tas, kad mēs vienojamies, ko tad mēs nākamajā gadā, uz ko mēs fokusēsimies. Proti, darām jau mēs visu katru gadu, bet ir kaut kas viens metodiskajā jomā, uz ko mēs šajā gadā fokusējamies. Un arī par šīm lietām šobrīd mēs esam vienojušies, ka mēs ejam pa apli. Pagājušā gada lieta bija pašvadīta mācīšanās. Šī gada lieta būs mācību darba diferenciācija, bet mēs pēc īsa brīža atgriezīsimies un fokusēsimies atkal uz to iepriekšējo, un patiesībā tur mēs tā kā drusciņi meklējamies par to, kā to vislabāk izdarīt. Bet tātad ir viens fokus. Par to vienu fokusu atbild skolā viens cilvēks. Un šis cilvēks ir metodiķis. Ko nozīmē atbild? Dara jau visi un daudz, bet viņš ir tas, kas visu laiku nepārtraukti atgriež mūsu plānošanu no tā, ka mums ikdienā gribas runāt par to, kur tieši rītā pusdienas starpbrīdī, ko mēs darīsim. Viņš mūs absolūti mērķtiecīgi katrā vadības sanāksmē, katrā skolotāja lielajā tikšanās reizē atgriež pie tā, ka šis ir mūsu svarīgākais jautājums. Un tam ir šis viens cilvēks. Tālāk visi tie pārējie ļoti daudzie ar mani iesaistoties, protams, visu gadu ar šo vienu metodisko tēmu strādā, ievieš to savās stundās, organizē konferences, par to es šobrīd nerunāšu, jo laiks ir ļoti ierobežots. Es runāšu par to, kāds tad ir tas dzīvais vārds un kā mēs uzzinām, kā tad mums ar šīm lietām iet. Un te mēs būsim pie tās čūskas, kas tad tur notiek. Un mēs daudz par šīm lietām, ko mēs darām, runājamies. Un tagad uz tās čūskas pirmā lieta ir individuālās sarunas ar skolēniem un vecākiem. Ar pilnīgi katru Limbažu valsts ģimnāzijas skolēnu, viņu kopā ir ļoti tuvu pie 700 šobrīd. Tātad gada laikā notiek individuālā izaugsmes saruna. Mazajiem līdz 6. klasē piedalās arī vecāki. Tālāk, ja ir vajadzīgi kaut kādu iemeslu dēļ vecāki, viņi arī piedalās, bet mēs runājamies tikai ar bērnu. Un ar bērnu runājoties, mēs skaidrojam, kā viņam iet un tā tālāk, kāda ir viņa dzīves mērķi, palīdzam par konkrētām lietām. Un tātad
šeit ir vienkārši kaut kādas lietas, ko pēc tām sarunām mēs izvelkam, jo audzinātājs runā ar bērnu, bet pēc tam visi audzinātāji runā ar atkal vienu vadības cilvēku, kurš par to atbild, un no tā visa mums izveidojas arī tāda skolas kopīgā bilde, kā mums vispār iet. Šīm sarunām ir arī priekšraksts, kuru jūs mūsu mājaslapā varat atrast, ja kādu interesē. Tālāk ap jauno gadu, nevis ap jauno gadu, diezgan precīzi pirmā semestra noslēgumā mēs dodam Edurio anketas. Un, laikam, ja godīgi, šis ir tas punkts, par kuru es mazliet šaubos par efektivitāti, jo tās krāsas mums ir ļoti zaļas, kā pilnīgi zaļa skola. Tur viss ir tik zaļš, ka vairs īsti nevar saprast, vai no tā ir tāda ļoti, ļoti reāla jēga, un iespējams, ka mēs tur kaut ko arī varētu mainīt, bet tas notiek ziemā. Nu, te kaut kas parādās jau par mācību priekšmetiem interesantāks un sarkans, un mēs atkal jautājam, nu kā tad mums iet. Tur ir interesanta daļa, ja man paspējas laika par pateicību drusciņu vairāk. Skolēni ļoti daudz šajās anketās saka arī paldies, kas, manuprāt, ir forši. Un tad ir kaut kas tāds, kas citiem nav un mums ir, un ir jau vairākus gadus un turpināsies. Jā, proti, vēl viens veids, kā mēs uzzinām, kā mums iet, ir fokus grupu diskusijas. Fokus grupas diskusijas notiek pavasarī, parasti tas ir jau maijs, kad tiek tātad vadības cilvēki, 2 cilvēki runājas ar fokus grupiņām. Ir 1, 3 klašu mazā fokus grupiņa, tad ir 4, 6, tad, es tur varu sajaukties, bet tātad viņas ir kaut kādas 5. Un tur tiek runāts par mācīšanos, par vērtēšanu, kā tad īsti labi iet, par skolas vērtībām, jo par tām mēs ļoti daudz domājam, un tā tas jau bija anketēšana vecākiem. Un fokus grupā atkal mēs iegūstam šos te kopīgos datus par to, kā mums veicas. Anketēšana vecākiem ir pavasarī, un tur atkal redz, cik zaļš, viss varētu priecāties, viņi visu kaut ko tur saka. Un tad ir atkal kaut kas gan laikam ir daudziem, bet mums ļoti ir. Un tās ir sarunas, individuālās sarunas ar skolotājiem. Un ar katru skolotāju ir šī individuālā saruna, kur mēs par visādām lietām varam vienoties. Un tas, kas man liekas ļoti svarīgi, ka, ja mēs vēlamies, to, ko mēs vēlamies, lai skolotājs dara ar skolēnu, to mums ir jādara ar skolotāju, ar mums saprotot vadību. Un šo citātu jūs no manis dzirdēsiet arī nākamnedēļ viena daļa, bet man ļoti patīk tās bildes, kur Anglijas karaliene pietupjas pie bērniņiem, un tad viņa tiem saviem bērniem runā tādā pietupšanās stāvoklī, lai būtu vienā līmenī. Un tad, kad mēs runājam ar skolotāju, manuprāt, arī mums iekšēji ir jāpietupjas. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, mums ir tie skolotāji, kas mums ir. Un būsim reāli, ja mēs esam Limbažos, mums ir tie skolotāji, kas mums ir, un tie, ko mēs vēl kādu turpat savā skolā uz vietas izaudzinām, vai nu var būt pie veiksmes pārvilinām no kādas kaimiņu skolas. Bet visā visumā mums praktiski nav citu skolotāju. Un līdz ar to viņiem katram ir kaut kādi talanti, un uz šiem talantiem balstoties arī ir jāveido tā spēle, ko mēs spēlējam, un tā ir mana visdziļākā pārliecība. Ja man ir basketbolisti, nevajag spēlēt šahu, un nevajag iztēloties, ka es viņus pilnībā pārveidošu kā personības, jo to nevar izdarīt. Bet uzstādīt kopīgus mērķus var un vajag, un visu laiku ejot pa apli, par šiem mērķiem runāt, par to, kā mums iet. Mūsu mājaslapā jūs varat atrast ļoti daudz konkrētu lietu, kā mēs to darām, kuras 10 minūšu laikā nekādā veidā nevaru izstāstīt, bet
Tas, kas man likās ļoti jauks iepriekšējās prezentācijās, pašai tā sajūta, ka jā, šim es ļoti piekrītu, arī šim es ļoti piekrītu, mēs tā darām, un es ceru, ka jums, kas tāds parādījās arī un noderīgs arī manā prezentācijā, bet mūsu tā doma ir tāda, ar tiem cilvēkiem, kas mums ir, mēs darām labāko, ko mēs šajā brīdī varam izdarīt, un padrusciņai pilinam klāt lietas. Un individuālajās sarunās šogad man bija superīgs prieka mirklis, kas laikam saskanēs ar Kalpakas skolas pieredzi. Individuālajās sarunās, kad 5 skolotāji man nejautāti teica, ka viņiem patika šogad vadīt tās atklātās stundas. Un ticiet man, mēs 5 gadus ar metodiķi cīnījāmies, lai viņiem iepatiktos. Un šogad tātad viņi to saka, jā, viņiem patīk, kad atbrauc tie viesi un arī tur citur vadīt atklātās stundas. Un tas tāds foršs vadībai mirklis bija. Paldies. Paldies, Guntai. Ir jautājums. Super. Lācis kundze, tā kā jums parādījās pirmās 3 klases, nebūs īsti precīzi par to, ko jūs stāstījāt, bet man interesē sekojošs jautājums. Kā jūs redzat un kā notiek? Jūs esat valsts ģimnāzija, bet, ja pieminējat pirmās 3, sakat, kā notiek pārējie no pirmsskolām uz 1. klasi? Vai ir plaisa? Un kā strādā šie pedagogi? Un kā lasīt prasmi? Šī problemātika, kā jūs viņus saredzat? Paldies! Tā būs ļoti īsā atbilde. Tātad es teiktu, ka lielās līnijās tieši tāpat kā visur citur notiek, bet Limbažos šobrīd, un gan jau arī citur, ļoti daudz iet kopā saucamie bērnu dārznieki ar mūsu 1-3 līmeņa metodiķiem, un viņi reāli nāk pie mums uz skolu, viņi vēro stundas, mūsu cilvēki iet uz bērnu dārziem. Protams, ka tur pa vidu ir visādas personīgās lietas, kāpēc tas neiet tik viegli, bet mēs šajā virzienā strādājam un cenšamies par ļoti konkrētām lietām vienoties. Tā vajag tos strīniekus rakstīt tā, kā vajag rakstīt, vai var rakstīt no apakšas uz augšu. Un tad viņi tur sarunā savā starpā un par to arī strādā. Tāpat par kaut kādām citām lietām, bet tas ir, to, manuprāt, nevar nekā citādi atrisināt, kā vienkārši cilvēkiem sarunājoties. Mūsējie runājas, vai no tā būs ļoti labs efekts, to mēs uzzināsim. Paldies! Paldies vēlreiz, Guntai! Un aicinu tātad Vēsmu Laurecku. Tātad no Ventspils Pārvences pamatskolas, viņa ir direktore, kur uzskata, ka visefektīvākais līdzeklis jebkurā gadījumā ir saruna. Mans moto runā ar mani, nevis par mani. Manas durvis vienmēr atvērtas sarunai. Lūdzu. Labdien visiem! Tātad, kā var redzēt manā projektajā prezentācijas pieteikumā, es patreiz vēl 2 nedēļas. Mēs esam Ventspils Pārvences pamatskola, bet ar 1. septembri mūsu 2 izglītības iestādes tiek reorganizētas, likvidētas un tiek izveidot viena jauna iestāde. Tātad jauns izaicinājums priekšā ar 1. septembri. Un tāpēc arī ir manā prezentācijā nedaudz arī pieskaršos nākotnes izaicinājumiem. Bet pieredzes stāsts būs par to, ka mēs mūsu skolā, Ventspils Pārvences pamatskolā, kāds ir tas mūsu ceļš uz iekļaujošu izglītību, uz pieejamību, uz to, lai tiešām katrs skolēns varētu mācīties mūsu skolā. Un tātad kāds šis ceļš ir bijis, kur mēs esam tagad, un tātad jaunie izaicinājumi, kādi ir uz priekšu. Es esmu cilvēks, kurš daudz tādas lietas redz lielajās bildēs, un man ir lielā bilde tātad par to, kādai ir jābūt iekļaujošai izglītībai,
skolā, kādai tai videi jābūt ir. Un tā tad mans pirmais slaids. Tātad tā ir tā mana lielā bilde, kāda ir iekļaujošās izglītības, tātad kvalitāte, tā, kas dod to pienesumu skolēnam, sniegumu. Tātad, un man ir arī tādas atziņas strādājot vairāku gadu garumā, un šeit ir viena no man atziņām, tātad par skolas kultūru. Un kā jau arī šodien ļoti daudz prezentētāji teica, ja, tātad ir jābūt pārmaiņām. Ja nebūs pārmaiņas, tātad arī attīstība noteikti nenotiek. Tātad, kā es redzu, kā mēs esam sākuši vispār iekļaujošo izglītību, iekļaujošos vidas veidošanu. Mēs sākām ar to, ka mēs vispār noteicām tā starta punktu, kur mēs atrodamies. Tātad, un mēs visi kopā sanākot, tas nav tikai ka skolas vadība, bet viss pedagoģiskais kolektīvs, tātad kādu mēs vēlamies redzēt savu bērnu, savu skolēnu. Un tātad, kas mums ir jāmaina skolā, tātad, un kādam ir jābūt mācību procesam, tātad nākošais, kas veido šo iekļaujošo izglītību, un, protams, arī jau skola, izglītības iestāde, tātad, lai būtu iekļaujošas visas 4 dimensijas, gan fiziskā iekļaušana, gan sociālā iekļaušana, gan emocionālā iekļaušana un, protams, arī akadēmiskā iekļaušana. Arī par rezultātiem runājot par to skolā. Protams, eksāmeni ir ļoti svarīgi, eksāmeni rezultāti, bet mūsu skola, kā es saku, mums ir ļoti iekļaujoša, mums ir ļoti dažādi skolēni, un mēs priecājamies par ļoti, ļoti maziem, bet nozīmīgiem rezultātiem. Kā piemēram autists, kurš 2 gadu garumā, viņam bija ļoti grūti iekļauties skolā, bet šajā mācību gadā, pateicoties tieši skolotāju palīgiem, viņš beidzot sāka zīmēt ar gošas krāsām un ar akvareļu krāsām. Mamma, vecāki bija ļoti priecīgi, tātad mazs solītis, bet ļoti, ļoti nozīmīgi šim bērnam, tāpat arī sociālās prasmes. Viņš beidzot ar klases skolēniem vēlējās arī kopā nofotografēties, iekļauties jau tātad klases kolektīvā, un mēs ļoti ceram, ka arī nākamā gadā tātad lēnām pa soļiem iesim uz priekšu. Veidojot šādu iekļaujošu vidi, mēs tātad izpētam, kādas ir skolēnu vajadzības. Mēs noskaidrojam, tātad mēs komplektējot klases, par to es nedaudz tālāk parādīšu, tātad mēs skatāmies, lai vienā klašu tajā klases kolektīvā nebūtu vienādi, tātad tikai ar speciālām programmām, tikai ar grūtībām, ja, lai tātad tās vajadzības būtu dažādas, bet lai mēs strādājot tikai ar šiem problēmu bērniem, neaizmirstu arī talantīgos bērnus. Un tātad, pēdējos 2 gadus mēs jau esam arī tagad sapratuši, ka tas arī darbs ir rezultāts, jau skolēni piedalās valsts līmenī, 3. posma olimpiādēs jau ar godalgotām vietām. Un šogad mēs esam ļoti priecīgi, ka notika arī mācību priekšmetu olimpiādas matemātikā, angļu valodā, tieši speciālās programmas bērniem. Un arī šeit bija rezultāti. 2 skolēni tika izvirzīti valsts posmam. Un viens skolēns tātad tika arī uzaicināts uz apbalvošanu, jo iegūs atzinības rakstu matemātikā. Tātad jebkurš skolēns, jebkuram ir dot iespēja mācīties un arī sev parādīt, bet mācīties atbilstoši savām spējām.
Nu, tā tad nākamā mana atziņa. Ja? Tā tad es, protams, vadītājs var būt solo spēlētājs brīnišķīgs, ja? Bet komandas darbs ir komandas darbs. Un mana lielākā tātad vērtības skolā, tā ir mana komanda, mani vietnieki. Tāpat arī skolotāju kolektīvs. Un, jā, nevaru teikt, ka 100% viss skolotāju kolektīvs, tātad mēs ejam, ir skolotāji, kur vēl ir pārejas procesā, tātad vēl domā, ir tātad cita pieredze varbūt, bet tātad jau lielākā daļa, tātad ir jau, tātad mēs esam tai vienā laivā, ja, un airējam vienā virzienā un skatāmies. No laivas neviens nav izkāpis. Tātad ļoti svarīgi ir skolas iekšējā kultūra, vienāda vērtību izpratne. Ja, no jūs varat tātad izlasīt, tātad tas ir tas mūsu svarīgākās tātad tie atslēgas vārdi. Ļoti svarīgi ir arī ar vecākiem, sadarbība ar vecākiem. Protams, mēs vienmēr varam vēlēties lielāku atsaucību, lielāku iesaisti. Uzticēšanās. Arī šodien jau tika runāts par uzticēšanos. Man gadu gaitā saviem vietniekiem mēs strādājam kopā jau vairāk kā 20 gadus skolā, kā pedagogi bijām. Tagad mēs esam vadības komandā. Es uzticos par visiem 100%. Man nav jāpārbauda, man nav jākontrolē. Tātad arī lēmums viņi var pieņemt atbilstoši savai kompetencei. Un pilnīgi uzticēšanās, jā, tātad kopīgi plānojam. Kas ir ļoti svarīgs, tātad laika menedžments un plānošana. Mēs esam tādi plānotāji. Man pat sekretāra saplānojusi ir nedēļu mēnešiem jau uz priekšu, ko viņi darīs, kā mums notiks procesi. Tātad, un līdz ar to mēs varam ietaupīt ļoti daudz laika. Jo mēs sakām, laika tad nav, jā, bet iesaplānojot rūpīgāk, detalizētāk, tātad pa prioritātēm laiku mēs arī varam tātad ietaupīt. Un, protams, sarunas. Tās ir sarunas dažādos līmeņos. Kā jau pieteikumā teica, kabineta durvis ir atvērtas, man arī bērni nāk pie manis sarunāties. Kad skolēns ir ar problēmām, kādreiz viņš saka, man vajag atkal parunāt. Es saku, labi, nāc, un tad es nolieku visu malā, un tad mēs arī runājamies. Un par nākamā gada izaicinājumiem. Tātad, šādu tabulu tātad es veidoju katru gadu, jo mums ir diezgan mainīgs kontingents. Tātad, lai es varētu zināt, kāds skolēni atnāk, tātad, jau ir atkal pa nedēļu pamainījušies, ja, tātad skolēni mainās, nāk, ir, ko mēs nevaram paņemt, ja, bet kā jūs redzat, mums ir ļoti daudz, 3 speciālās izglītības programmas mums ir, un mums ir tātad arī īpaša uzmanība, mēs esam uzrakstījuši, tātad uzliekam, jo nav speciālā izglītības programma, ja, bet ja ir bērnam paaugstināts dzirdes jūtīgums, vakar, otrdien, tātad atnāca meitene ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par selektīvo mutismu. Tātad mums viss darbs jāpārliek ir uz rakstiskās informācijas nodošanu. Ja? Tātad šajās klasēs ir jāmeklē skolotāji palīgi. Ja? Kā jūs arī redzat, mums būs skolotāji palīgi. Mums ir 5 cilvēki, 5 tātad pedagogi. Ja? Viena no šiem skolotāju palīgiem ir Romu tautības, jo mums skolā ir arī apmēram 40 Romi. Tātad arī ļoti dažādi. Ir tādi, kas ir no ļoti sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, kur vecāki ir analfabēti, bet ir arī tādi, kas ir pabeiguši 9. klasi un turpina mācības. Tātad arī šāds skolotāja pedagoga palīgs mums ir psihologs, logopēds, protams, vajadzētu logopēdu vēl vienu noteikti. Tāds ir tas mūsu vajadzības, jā.
Arī mums viens skolēns ir ratiņkrēslā, tātad fiziskā vide skolā nav piemērota, bet mēs esam izplānojuši tā, kad pirmā stāvā viņš tiek iekšā, un tātad skolotājs pieiet 3 reizes nedēļā, viņš nāk uz skolu, viņa ģimene atved tātad, un viņš tātad var mācīties kopā ar visiem, piedalīties arī skolas pasākumos, un tātad, lai arī viņš tātad būtu iekļauts šajā skolā. Nu tā. Tātad ir arī ļoti daudz skolēni, kuriem ir atkārtots mācību gads. Mums noteikti pienāks vēl šajā mācību gadā klāt divvalodība, mazākumtautība, jo skola, kuru pievieno mūsu skolai, līdz šim bija mazākumtautības skola. Tas būs ļoti liels izaicinājums mums. Skolotāju, mums būs apmēram 500 skolēnu, arī skolotāju kolektīvs būs lielāks. Nu, strādāsim, droši vien varēsim varbūt pēc gada pastāstīt, kā mums iet jaunajā skolā. Vēlos nobeigt ar savu vienu tādu, kā es saku saviem skolotājiem, tātad kādas ir vajadzības, ja mēs prasām, parasti finanses prasa, ko es saku, naudas nav, pedagogu arī tik, cik mums ir, tik ir, laiku plānojam, un man kā iestādes vadītājam ir tātad jāiztiek galā ar tiem resursiem un to naudu, kas mums ir, jo bērni jau nebūs pēc gada vai 2, kad valstī kaut kas uzlabosies, bet viņi jau ir šodien. Viņi jau bija vakar, tātad mums ir jāstrādā un jādara tas, lai mūsu bērniem būtu, lai viss varētu attīstīties vienādi. Bet pēdējais jautājums. Man joprojām nav atbildēts, es līdz kaulam esmu iekļaujošā izglītībā pēdējos gados. Kā jūs domājat, vai tiešām var iekļaut visus? Man nav neviens vēl īsti atbildējis uz šo jautājumu. Droši vien paliek neatbildēts arī šeit. Šeit jautājums apgriezās otrādākā virzienā. Tagad jautājums auditorijai. Paldies, Vēsma, bet jums arī tomēr viens jautājums, un varbūt klātesošiem kādam ir. Bet es to nejautāju pieklājības pēc, es ceru, ka būs. Nav. Tad man viens jautājums ir, es zinu, ka, teiksim, lai tiktu to, ko jūs sakat par skolu, katram bērnam ir vajadzīgs, ka tas kolektīvs viss ir tā kā sadavušies kopā rokās. Kā jūs panākat to vienotību? Kādā veidā jūs tiekat līdz tam, ka patiesībā visi tie skolotāji strādā tādā vienā sazobē un iet uz priekšu? Galvenais ir pirmās 30 sekundēs paspēt viņus ieinteresēt, tātad tas man kā vadītājam pirmās 30 sekundes. Ja es pasaku, bet ja es saprotu, ko neaiziet, tad ne. Bet man ir ļoti laba komanda. Un mums ir dažādi pasākumi, kad mēs apvienojamies. Arī tie skolotāji, tātad arī iepriekšējā runātāji teica, ka skolotājiem pēc tam patika, ka iet vērot stundas. Mums arī bija tā, ka negribēja iet. Nenāc. Beigās teica, tur ir interesanti. Labi, mēs arī rādam savas stundas. Tātad ar piemēru, ar runāšanu, kā es saku, man ir sarunas. Sarunas, runāju. Es eju pie skolotājiem, es nesaucu uz kabinetu. Cik ir dzīvais vārds? Jā, paldies liels jums. Tātad vēlreiz varam aplaudēt droši. Gribu teikt visiem paldies par šo, ka piedalieties šajā sekcijā. Es ceru, ka ieguvāt kādas labas atziņas, ko varētu paņemt sev līdzi, sākot jauno mācību gadu. Un es vēlreiz gribētu pateikt paldies visiem runātājiem, Pāvilam, Ilzai, Evijai, Agijai, Dacei, Guntai, Vēsmai par to, ka dalījāties ar savu pieredzi. Paldies jums liels!